Esiet sveicināti! Ēterā EVTN 26. septembra ziņu izlaidums jūs uzrunā Dāgs Barkāns. Šodien un rīt Rīgā notiek NATO augstākās militārās institūcijas militārās komitejas konference bruņoto spēku komandieru līmenī. Sanāksmi vada komitejas priekšsēdētājs admirālis Giuseppe Cavo Dragone. Darba kārtībā ir Hāgas NATO samita lēmumu īstenošana ar uzsvaru uz sabiedroto kolektīvās atturēšanas un aizsardzības stiprināšanu. Noslēgumā sestdien 18:00 paredzēta kopīga preses konference ar admirāli Dragone un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Kasparu Pudānu. Militārā komiteja pārstāv visu 32 dalību valstu bruņoto spēku komandierus un sniedz Ziemeļatlantijas padomei profesionālu militāro padomu par efektīvu rīcību drošības izaicinājumu priekšā. NATO iznīcinātāji ceturtdien 25. septembrī pārtvēra 5 Krievijas militārās lidmašīnas, kas lidoja tuvu NATO gaisa telpai, neievērojot starptautiskos lidojumu drošības noteikumus. NATO sabiedroto gaisa spēku pavēlniecība informē, ka 3 lidmašīnas MiG-31 un pa vienai Su-30 un Su-35 tika identificētas uz rietumiem no Latvijas piekrastes, bet pēc tam eskortētas. NATO iznīcinātāji pacēlās no šauļiem Lietuvā, bet pēc lidmašīnu eskortēšanas droši atgriezās bāzē. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts norādīja, ka pārtvēršana apliecina NATO pastiprinātu rīcību un gatavību rīkoties vēl aktīvāk, ja to pieprasīs drošības apstākļi. Vācijā parakstīts saprašanās memorands par militārās rūpniecības uzņēmuma Rheinmetall munīcijas ražotnes izveidi Latvijā. Ministru prezidente Evika Siliņa uzsvēra, ka šis ir vēsturisks brīdis Latvijas aizsardzības nozarei un sadarbībai starp Latviju un Vāciju. Memorands apliecina gatavību veidot ilgtermiņa partnerību ar vienu no ietekmīgākajiem aizsardzības ražotājiem. Jauna ražotne nozīmētu zināšanu pārnesi, tehnoloģisku kompetenci un mūsu ekonomiskā potenciāla pieaugumu, kā arī iespēju radīt jaunas darba vietas. Tiekoties ar Rheinmetall vadītāju, premjera pauda, ka tiek ielikti pamati sadarbībai, kas kalpos Latvijas un sabiedroto drošības interesēm. Vienlaikus Siliņa atzina, ka šis ir pirmais solis un priekšā vēl daudz darba, lai ieceri īstenotu praksē. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupolnieks tikšanās laikā ar aizsardzības ministru Andris Sprūdu rosināja izvērtēt rotas atbalsta punkta izveidi novadā. Viņš uzsvēra balvu zemesardzes spēcīgās tradīcijas un to, ka vienību klātbūtne ikdienā stiprinātu iedzīvotāju drošības sajūtu. Pašvaldība jau pašlaik varot nodrošināt piemērotu vietu rotas darbībai. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns norādīja, ka, lai arī zemesardzes 31. kājnieku bataljons pārcelts uz Alūksni, Balvu novadā joprojām ir klātesoši zemesargi un spēcīgs Patrija rotas sastāvs. Komandieris uzskata, ka drīzumā tiks atrasta vieta atbalsta punktam, lai zemesargi varētu pulcēties un ātrāk reaģēt. Jaunā tiesībsardze Karina Palkova aicina iedzīvotājus pieteikties konsultācijām par aktuāliem cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem, kuros nepieciešama tiesībsardzes vai biroja juristu iesaiste. Šogad konsultācijas notiks 3 ceturtdienās – 16. oktobrī, 13. novembrī un 18. decembrī. Palkova norāda, ka stājoties amatā uzsvērusi, ka viena no viņas darba prioritātēm ir ikvienam iedzīvotājam sasniedzams un atvērts tiesībsarga birojs. Ieinteresētie konsultācijai var pieteikties pa tālruņiem 67 686 768 vai 255 76 154. Pierakstīti tiks iedzīvotāji, kas identificēs sevi un apskatāmo problēmu jautājumu. Bērnu aizsardzības centrā šī gada pirmajā pusgadā saņemti 1058 ziņojumi par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, un turpmāk par šādiem gadījumiem būs iespējams ziņot arī anonīmi.
Centra vadītāja Gunita Kovaļevska skaidro, ka jaunā iespēja ļauj gan bērniem, gan pieaugušiem droši un konfidenciāli ziņot par apdraudējumu vai iespējamu vardarbību, aizpildot veidlapu tīmekļa vietnē. Valsts kase 25. septembrī Latvijas vārdā starptautiskajos finanšu tirgos izcenojusi 10 gadu eiro obligācijas, piesaistot 1,25 miljārdus eiro. Latvijas valsts vērtspapīrus iegādājās aptuveni 70 investori no dažādām Eiropas valstīm, tostarp Lielbritānijas, Vācijas un Spānijas. Kopējais pieprasījums pārsniedza 2,5 miljārdus eiro, kas ļāva veiksmīgi noslēgt darījumu. Iepriekš šī gada maijā valsts kase emitēja 5 gadu eiro obligācijas 1 miljārda eiro apmērā. Valsts policijas operācijā Daugavpilī aizturēti 2 vīrieši, atsavināti aptuveni 36 kg izžāvētas marihuānas un 62 000 eiro skaidrā naudā. Operācija sākās septembra sākumā pēc operatīvās informācijas saņemšanas. Procesuālo darbību laikā veiktas 8 sankcionētas kratīšanas, kurās atrasti un izņemti arī ap 400 gramu kokaīna un 47 elektroniskās cigaretes. Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists dārzkopībā Māris Nārvils prognozē, ka šī gada beigās vai nākamā gada sākumā ābolu cena varētu pieaugt. Daļai komercaudzētāja ražas bija ļoti sliktas. Pavasara sānas un mitrums visas sezonas garumā veicināja slimību izplatību, ietekmēja augļu kvalitāti, izmēru un kopapjomu. Cenu ietekmēs piedāvājumu samazinājums komercaudzētavās. Rudenī, kamēr iedzīvotājiem vēl ir pašu dārzu āboli, cenas varētu saglabāties stabilas, taču ziemā, samazinoties piedāvājumam, iespējams sadārdzinājums. Jūrmalas dome nolēmusi palielināt maksu par iebraukšanu pilsētā. Dienas nodeva pieaugs no 3 līdz 5 eiro. Tāpat arī ilgtermiņa caurlaižu cenas tiks būtiski paaugstinātas. Nedēļai no 10 līdz 20 eiro, mēnesim no 31 līdz 60 eiro, 3 mēnešiem no 55 līdz 100 eiro. Pusgada caurlaide turpmāk maksās 180 eiro, bet gada caurlaide 270 eiro. Pašvaldība iecerējusi, ka jaunās cenas stāsies spēkā no 1. janvāra, un to galvenais mērķis ir mazināt satiksmes intensitāti kurortpilsētā. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži īsteno 7,59 miljonu eiro vērtu projektu purvu biotopu apsaimniekošanai. Ar mežsaimniecības metodēm aizsargājamie purvu biotopi tiks uzlaboti 7 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vismaz 1500 hektāru koplatībā. Darbi paredzēti Raķupes ielejā, Palšas upes un Kārķu purvā, kā arī Paņemūnes mežos. Projekta partneris dabas aizsardzības pārvalde veiks darbus arī Gaujas un Ķemeru nacionālajos parkos. Pirmos praktiskos atjaunošanas darbus plānot sākt šīs ziemas sezonā dabas liegumā Raķupes ielejā. 3 Latvijas pētniecēm piešķirtas Baltijas stipendijas sievietēm zinātnē. Kopumā stipendijas saņēmušas 9 zinātnieces no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Katrai paredzēti 7000 eiro pētniecības turpināšanai. Latvijas laureātes ir bioloģijas zinātņu doktore Monta Brīvība par pētījumu precīzijas medicīna onkoloģijā, humanitāro zinātņu doktore Jana Kukaine par pētījumu augu estētika Baltijas laikmetīgajā mākslā, sieviešu stāsti un pieredze, kā arī doktora grāda kandidāte Elīna Pavlovska par pētījumu no divdaļiņu sadursmēm līdz kolektīviem stāvokļiem, elektronu kolerāciju analīze mezoskopiskos kolaideros.